Nu re, mīļie draugi, sestdienas vakars, 13. jūlijas. Vasara ir pagriezusies uz otru pusi. Un šajā vakarā klusums, miers, vēl kādas pēdējās mašīnas aizbrauc. Svētvakars. Es esmu Imants Miezas. Esmu vīrs, tēvs, kolēģis, draugs. Esmu mācītājs īrijā. Un šī ir video podcastu studija 316. Un kā vienmēr saku, paldies visiem, ka esat šeit. Paldies, ka piedalāties. Paldies, ka dalāmies ar labo vēsti. Mazliet vēlāk pastāstīšu, kā es to redzu šodien. Kā tas, teiksim, ir kaut kas tāds, kas ir jau sen bijis, bet ir atkal šodien. Un jā, īkšķītis, atkal prieks būt kopā ar jums. Nedēļas nogala. Atrast mirklīti, lai ļautos kādām īsām pārdomām, lai pārdomātu. Varbūt šo nedēļā labi paveikto, atskatītos uz to, paanalizētu. Un paanalizēt vienas jēdzības pēc, lai varbūt nākamā nedēļa būtu tā kā pilnvērtīgāka. Pilnvērtīgāka pašam, jēdzīgāka tiem, ar kuriem varbūt esam tikušies šonedēļ, bijuši darba, mācību, kādās citās attiecībās, varbūt ir bijušas kādas nejaušas satikšanās, kas varbūt nav nemaz tik nejaušas. Un kāds cilvēks kaut ko ir ieguvis, kāds varbūt caur mums ir atguvis redzi, sācis dzirdēt. Kāds iedrošināts ir piecēlies, sācis staigāt un atgriežas dzīvē. Kādam varbūt vajag iedot vairāk laika. Un jūs jau saprotiet, ne jau par fiziskām lietām es te saku, ja atgūt redzi. Kāds iespējams ar mūsu palīdzību ir ieraudzījis, ka kāda problēma, iepazīstot tās iemeslu, var to atrisināt, var to novērst. Kāds ir varbūt ieklausījies caur manu vai tavu sacīto, iespējams paša Kristus vārdos, tur, kur esam bijuši atvērti, iedrošinoši, draudzīgi. Nu, es pasludinājuši kādam nāves spriedumu. Ko tad ar to, ko tad vispār bezcerīgs gadījums? Bet rīkojies un sacīs, kā Kristus, sakot, draugs vai draudzene, tu vari labāk, ej dzīvē, bet nedari tā vairāk. Kristus vārdi bija, ej un dzīvo, ka tev nenotiek kas ļaunāks. Ej ar cieņu, ar mīlestību, ar sapratni, ar līdzjūtību, un var jau arī kādam slidēt kāja, varam paklupt paši. Un ir tāda lieta, ja mēs ievērojam, ka kāds cilvēks mums līdzās ir tā kā ieciklojies, tā kā netiek ārā no tā aburtā loka. Kristus saka, esi drošs, es esmu blakus un arī tu vari būt blakus. Un iespējams bez tavas palīdzības šis cilvēks netiek ārā. Tu vari būt blakus priekos un arī bēdās. Un jā, nākamajā nedēļā mums ir kāda atkal labs lasījums, kā jau mēs esam to uzsākuši un kas ir mūsu tradīcija no mūsu gada grāmatas. Un tātad šodien ir 13. datums, un atklāsmes grāmata mums saka, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais. Bet nākamnedēļ, svētdien, respektīvi, rīt, lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem, kur apostols Pāvils tā saka, tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, Efeziešiem 2:19. Jā,
pirmdienā šis tāds zīmīgs īstenībā lasījums. Apostoļa Pāvila sacītais draugiem Efezā. Jūs varbūt ziniet, kur bija Efeza. Es varu nolikt priekšā, parādīt jums attiecīgi atkal kartē. Efeza. Bībeles, kam ir jaunāks bībeles, tur var vairāk paskatīt. Apostoļa Pāvila 1. ceļojums, Apostoļa Pāvila 2. ceļojums. Efeza. Redzat šeit? Ieeja Melnajā jūrā. Sena, Kristus laikās sena Grieķu pilsēta. Vēlāk Romas impērijas pilsēta. Tagad, kā mēs redzam, viss ir Turcijas teritorija. Un Efezā, kur atrodas šeit, tolaik bija dievietes Artemīdas templis. Mūsdienās tas tiek uzskatīts par vienu no 7 pasaules brīnumiem. Tagad turisti aplūko tādu drupas, bet Pāvila laikā tur bija varens templis. Tie nebija ebreji, tie bija grieķi, sveštautieši ar citu kultūru, ar labu vai sliktu, bet tomēr kultūru. Un Pāvila laikā tur ir kāda kopa draudze. Visticamāk jauna, nesen vai tikko izveidojusies, bet draudze tie jau ir dzīvi cilvēki, katrs ar savu raksturu, katram ir kāda pagātne. Cilvēku kopa senajā pasaulē, kuriem visticamāk arī viss nav skaidrs, viss nav saprotams, ir kaut kas ir pilnīgi jauns, ne tāds, kā tika mācīts, ne tāds, kas ir bijis pierasts. Dažas lietas, protams, ir labas, bet ir kādas, kas ir postošas, kas nepalīdz dzīvot. Respektīvi, ir kādas izvēles, kur rezultāts nav labs, visdrīzāk postošs, ārdošs, sadalošs. Un viņiem apostols Pāvils raksta un iedrošina. Tagad jūs vairs neesat svešinieki, bet piemājotāji. Esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime. Un es uzliku uz ekrāna mums Bībeli. Pāvila vēstule Efeziešiem 2. nodaļu. Pāvils iesaka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Ne jau tā kā fiziski miruši, bet kaut kas acīm redzot cilvēkā ir bijis miris. Viņš turpina, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam un garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Jā. Kopā ar tiem, 3. pants, kopā ar tiem mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un prāta iegribām pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Viņš šeit tā kā piemin arī sevi, vai ne? Bet tagad jūs vairs neesat svešnieki un piemājotāji. Esat līdzpilsoņi svētajiem. Pāvils, mīļie, kurš, kā lai saka, pats bija apēdis pudu sāls pirms sastapa Kristu. Jūs jau ziniet viņu vārdu Zauls. Dieva tautas likuma aizstāvis, apbruņots ar likumu varu, ar zobenu, šķēpu rokās, un bija tik dedzīgs Dieva un viņa taisnības un Dieva likuma aizstāvis, kurš pēc vecās derības rakstiem, viņš gāja un darīja un bija gatavs un iznīcināja visus, kas domāja savādāk. Nonāvēja, nodeva cietumā, iznīcināja Kristus sekotājs, Kristus mācekļus. Viņš bija lielā Dieva un viņa tautas aizstāvis. Un nebija viņš ne ateists, ne budists vai, to laiku Muhameds vēl arī nebija dzimis. Nebija viņš islāma terorists. Pāvils bija dedzīgs Dieva
aizstāvis. Un izrādās, var gadīties, ka šķiet, tu esi Dieva pusē, bet tu nemaz tur neesi. Izrādās, ticot Dievam un aizstāvot Dievu taisnības Dieva vārdā, tu vari piesist krustā pašu Dievu. Var? Jo Kristu krustā piesit ne jau neticīgie vai citi ticīgie, bet tie pareizie Dieva aizstāvi. Bet Dievs ar gudru ziņu šo pasauli radījis, un Dievs ir mērams citās kategorijās, un Dievu nevar nogalināt. Bet tas ir lieldienas stāsts. Un esam lasījuši, kad Kristus satiek zaulu, uzrunā, un viss izmainās. Kristus mīlestība izmaina apustuļa Pāvila sirdi. Un no tās pozīcijas, kur mēs lasām Bībelē, kur draudus un nāvi šņāgdams viņš uz citādi domājošiem, uz dzīvi, pāriet uz dzīvi, kas tiešām ir Kristus līdzības caurstrāvota. Apustulis Pāvils vēsturē iegājis kā Dieva gudrības un svētību dalošs cilvēks, mācošs cilvēks. Un tie svešie, kas tur pie Artemīdas tempļa ir bijuši, Pāvils viņiem saka, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, sekojāt tam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Bērni ir bērni, bērni visu nemāk, nezina. Tomēr pieaugot, tie sāk izdarīt izvēles. Kāpēc Pāvils runā par to garu? Mēs varam novelt kādreiz vainu no sevis uz to garu. Vai ne? Bet tie, kas darbojamies, esam jau mēs paši, kur es, mans. Tam garam, kurš cilvēkam saka, brālī, tu visu pats vari. Tu māki, tev izdosies, iemācies, skaldi, valdi. Ja vēlies, iecel sev Dievu, kādam tu gribi līdzināties, kuram ir vara, kurš ir gudrs, viltīgs, spējīgs gūt panākumus, vai vēl labāk iecel Dievu vietā sevi, netic nevienam un nekam. Un Pāvila laikos tur varēja izvēlēties. Tur Zeus, Afrodīte, ziniet, kas bija Afrodīte, ja? Zeus. Pāvils šiem ļaudīm, kurus sapratuši, ka tās dievības un tas ceļš nekur neved, ka tas ir strupceļš, tur nav atbildības, tur nav mīlestības, tur nav pienākumu. Mēs varam arī šodien redzēt, izirst attiecības, ir izlikšanās, ir dzīves teātris, ir karš, ir nāve. Es nezinu, varbūt kādu tas vilina. Tas gars jau māk vilināt arī šodien. Gars jau nav mainījies. Afrodīte bija mīlas, skaistuma, kaisls, seksualitātes dieviete sengrieķu mitoloģijā. Romiešu mitoloģijā viņu par Venēru sauc. Romiešiem bija kara dievi. Un tas viss Pāvila laikā. Jā, pielūdz un līdzinies, kam tu gribi, būsi spēcīgs. Un ja tu vēl māki runāt vispār. Kristus atnāca un pasludināja mieru. Kā viņš raksta, jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Tātad jūs neesat vairs svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Pāvils starp rindiņām pasaka, te nav runa par kādu skaistumu konkursu. Tas ir labs, tas ir nederīgs, tie ir labi, šitie ir nepareizi. Dievam nepastāv skaistuma konkurss. Caur Pāvilu vēstuli, caur viņa klātbūtni tur toreiz, kaut kas ir pieskāries un sācis izmainīt efeziešu sirdis. Un viņi sāk ticēt, un ticība ir Dieva dāvana. Un Pāvila vārdi saka, mums, kas viņam ticam, ir iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Bez bailēm un ar paļāvību. Par visu, ko nezinām, par visu, ko nesaprotam,
par visu, kur spēka trūkst. Bērni vienkārši vēršas pie tēva. Tēvs palīdz, dod gudrību, paskaidro, izgaismo. Varbūt es kaut ko daru nepareizi, man kaut kas neiet. Otrs variants, es pats. Man ir vienalga, pēc manis kaut vai plūdi. Kad es pateikšu, tad lampiņas izdzisīs. Sekošana kādam garam. Dievs jau ļauj katram izvēlēties, kādam garam sekot, un cilvēki izvēlās, bet sāp cilvēkiem, sāp radītājiem, ka viņi bērni plēšas līdz nāvei. Mēs atveram acis šodien un ieraugam, kāda mums apkārt ir pasaule, vai skaista, ar nemīlestību, ar vārdu un pat parakstīt līgumu ignorēšanu, ar kariem, nāves draudiem, ne tikai cilvēkiem, pat valstīm vienai pret otru. Bet sākums viss jau ir cilvēka attiecībās. Cilvēks pazaudējis Dievu un nāves mašinērija gavilē, un viss sāka grūti, un viss izjūka. Bet viss sāks no mazām lietām, no ģimenes, kurā tiek demonstrēts vai naids, vai mīlestība un cieņa. Kristus mācība bija mīlēt un cienīt, uzklausīt, palīdzēt. Un nevar jau būt Dieva valstība, ja pašā pamata šūniņā, ja ģimenē nav šādu uz Kristus standartiem balstīta attiecība. Un Pāvils dod piemēru, kā to var darīt, kā to var veidot, attīstīt. Labprāt kalpodam, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Visu darīt kā Dievam un ne cilvēkiem. Visu darīt kā Kristum un ne cilvēkiem. Varbūt te ir tā atslēga. Redzēt to otru cilvēku nevis zemāku un nepareizāku, bet varbūt kā līdzīgu. Redzēt pagurušu un slimu cilvēku nevis kā Dieva sodu, bet varbūt tev kā īpaši Dieva dāvanu, lai tu attīstītu sevi. Un ja tas cilvēks ir, tad lielajam radītājam jau bija kāds nodoms. Var darīt šīs labās lietas, bet tas nav iespējams, ja sirdī nav šie Dieva standarti, ja sirds nav izmainīta. Es teiktu tā mūsdienīgi, ja ir tikai kaut kas dzirdēts par Dievu. Tādi cilvēki, kas ir kaut ko dzirdējuši par Dievu, ir ļoti daudz. Un tādi cilvēki var izlikties par draugiem. Vajag tikai īpašus apstākļus vai apstākļu sakritību, lai kādam nāzi iegrūst mugurā. Kristus standarts jau ir tik tārā no šī aburtā apļa, no atbrīvoties no šī gara. Un tad miers, prieks, mīlestība. Un tad viss, ko šāds cilvēks ar izmainītu sirdi dara, tā ir Dieva valstības paplašināšana. Mēs zinām, ka reizēm pat cilvēkiem, kuri sevi sauc par kristiešiem, vēl tiešām ir, kur tiekties, vēl ir tāls ceļš ejams. Vēl daudz, kas ir jāmācās, gan man, es pieļauju katram vienam no mums, lai tiešām mēs paplašinātu šīs Dieva valstības robežas. Un par to liecina nevis mūsu vārdi vai dziesmas vai emociju uzplūdi. Par to liecina mūsu darbi ikdienā attiecībās dzīvē. Un es patiešām gribu veidot Dieva valstības attiecības tur, kur Dievs man ir ļāvis būt un dzīvot. To cilvēku vidū, kur es esmu. Īrijā, Ziemeļīrijā, Britu salās, Karalistē. Tik daudz, kur vajadzētu būt klāt. Visur, kur iespējams. Un Pāvils tanī laikā rakstīja vēstules. Viena no vēstulēm bija Efezes draudzē. Jūs ziniet, vēl ir Korinta, vēl ir Filipa draudze, vēl ir daudz Pāvila vēstules. Pāvils rakstīja, ja varēja aizgāja, vai aizbrauc, vai aizpeldēja ar kuģi, iedrošināja, pamācīja, palīdzēja. Bet mums ir internets un video. Mums ir studija 316.lv. Mums ir daudz
internetā labu lietu. Mums ir Bībele internetā. Mums ir Bībele katram telefonā. Mēs varam visu to izmantot, lai paplašinātu Dieva valstības robežu. Nu, lūk, un tā mēs arī šonedēļ sirsnīgi sveicam mūsu nedēļas jubilārus. Vēlam kļūt redzīgākiem, dzirdīgākiem, pašiem, un tad jau arī varēsim darīt brīnumus, atvērt citiem acis, atdot dzirdi, lai var kāds izdzirdēt tās skaņas, kuras nāk tur no augšas, tās, kuras dzird šeit ar sirdi, ar dvēseli. Varbūt piecelt no gultas kādu cilvēku, kurš uzvilcis segu pāri galvu vai vienkārši nelien vairs ārā no turienes. Pateikt viņam, ņem savu gultu un staigā. Cilvēki, kur kādreiz pazaudē pamatu zem kājām, visu dzīvi šūpojās. Un reizēm, ja pašam ir grūti, tad vislabākās zāles ir, skatoties uz Kristus piemēru, uz Pāvila piemēru, palīdz kādam, kuram ir vēl grūtāk, kuram nav vispār spēka piecelties, bet tev jau vēl ir mazliet spēka. Jā, tie ir tie Dieva valstības noslēpumi, vai ne? Atpakaļ pie apsveikumiem, jā, sirsnīgi sveicam Santu Biznu, sveicam Aneti no Korkas. Tieši šodien ir dzimšanas diena Aldim Rizikam. Un rīt dzimšanas diena ir Ingunam Malnečam. Dieva svētības jums, mīļie. Tiešām Dieva svētības, Dieva gudrību, sirds gudrību. Lai jums vienmēr saule, lai mēs zinām, saule jau ir arī pelēkās dienās. Viss labais, lai jums izdodas. Jūs, mēs visi esam Dieva mīļie bērni, un kaut kādā sakarībā mēs esam reiz tikušies, runājuši. Jā, tagad vasaras skaists atpūtas laiks. Nāk septembris, un es aicinu tiešām, ka mēs varam atkal tik līdz iespējams nākt kopā, draudzībā, sadraudzībā, lai mācītos viens no otra, kā tad paplašināt debesu valstības robežas. Kā mēs varam būt kopā, kā mēs varam viens otru celt, palīdzēt. Jā. Šovakar sestdienas svētvakars. Un mēs nāksim Dievu priekšā lūkšanā. Mēs lūksim. Tēvs, paldies, ka mēs zinām, ka esam tavi mīļie bērni. Paldies, ka tu tik skaidri to pasaki savā vārdā, un lai kādi mēs arī būtu, tu mūs mīli kā tēvs, tu nesodi nevienu. Mēs reizēm savu nepareizo izvēļu dēļ saņemam, dabūjam rezultātu tādu, kas mūs, protams, neiepriecina. Kādreiz sekojot tam pasaules garam, kur liekas, tik vilinoši ir būt skaistākam, veselākam, spēcīgākam, gudrākam, izskatīgākam, jā, lai paceltos pāri citam. Bet izrādās, ka šis nav tavs valstības nodoms. Paldies, Dievs, ka tu pats nāc šajā pasaulē, lai demonstrētu, lai parādītu šo nodomu. Un ka mēs varam zināt, ka tikai mīlestība rada mīlestību, ka tikai cieņa rada cieņu, ka tikai labs iedrošinošs vārds ir dziedinošs un spēku dodošs, ka pasniegt roka ir vislabākais, kas vien var būt. Paldies, ka tu samaksāji visdārgāko cenu, jā, atdodot savu dzīvību, lai parādītu, ka tu ej līdz galam, jo tālāk vairs nav viens iespējams. Vairs savu mīlestību nevar parādīt, kā paliekot mīloši līdz pat nāvei, līdz pat krusta nāvei. Un izrādās nāvei nav varas pār mīlestību. Tu esi dzīvs, tu esi mieru un spēku dodoši ikvienam, kurš to vēlas. Tu esi pieejams ikvienam, kurš to vēlas. Tu izmaini sirdis, tu izmaini raksturs, tu izmaini dzīves virzienu. Un iestājas jauns laiks, kurā valda miers un mīlestība,
kur vecā pasaule ir zudusi un pagātni neviens vairs nepiemin. Tu esi samaksājis par visu. Tu nepiemini vairs mūsu grēkus. Paldies, Tēvs, paldies, Kristu. Tavs vārds mums ir svēts. Un tā ir vienīgā izeja šai pasaulē. Bet tava pasaule sākas ar mums. Lūdzam tevi ienāc vairāk, ienāc mūsu dzīvēs. Mēs vēlamies dzīvot tavā valstībā, tavas valstības attiecībās. Tavs lūdzam par visu, kam gājām cauri šajā nedēļā. Piedod visu, kas nav bijis pareizi. Piedod, ja mīlestības vārdu vietā esam bijuši ne tādi, kā tu to vēlējies redzēt. Piedod. Mēs vēlamies labāk. Mēs lūdzam par šo pasauli, par ciešanām, par bēdām, par asins izliešanu un kariem. Tēvs apturi. Lūdzam par taviem bērniem. Lūdzam, dod spēku celties un nostāties pretī ļaunumam, pretī naidām. Sākot jau no savas apkārtnes, no savas mazās pasaules līdz tai lielajai, kurā mēs visi dzīvojam. Mēs zinām, tev ļoti sāp, ka tavi bērni dara viens otram pāri. Tēvs, tavās rokās ieliekam šo pasauli. Ieliekam visus, kas cieš, kas slimi, kas paguruši no bezjēdzības. Pieskaries, atjauno spēkus to dzīvot. Lūdzam par tavu redzamo un neredzamo baznīcu, par cilvēkiem, kuri apzinās, ka ir dārgi atpirkti. Dod spēku dzīvot, kalpojot, kā mācīja tavs dēls. Lūdzam uzrunā un aicina katru vienu mums. Dod spēku, ka varam kalpot gan šeit Īrijā, gan Lielbritānijā, gan citās vietās, kungs. Lai mūsu apkārtne būtu tās labās vietas, kur cilvēki var atrast mieru, stiprinājumu, uzticamību, kur var iegūt spēku celties un dzīvot. Pateicamies par visu, Tēvs, ko dāvina mums ikdienā. Pateicamies, ka esi savedis mūs kopā ar cilvēkiem, kuri tev ir sacījuši jā vārdu, kuri ir mūsu draudzē. Īpaši lūdzam par tiem, kuriem šodien dzimšanas diena. Tēvs katru atsevišķi samīļo, uzrunā katru atsevišķi vien viņam saprotamā valodā, un ja paguris vai nespēkā, mēs zinām, tu pirmais vienmēr sniedz roku. Tēvs svētīs Antu. Dod spēku, ka viņu vairāk un vairāk, ar katru dienu vairāk savu dzīvi uztic tev, un tavu mīlestību runā caur viņu, caur viņas dzīvi. Lūdzam par Aneti Korkā, lūdzam par visu viņas ģimeni, kungs. Svētī, sargi no ļauna. Tavās rokās liekam Aldi, Tēvs, Ketiju. Tavs nodoms viņu dzīvē, viņu ģimenes dzīvē, viņu darbā, lai ir tavas mīlestības vadīts caurstrāvots. Tāpat tavās rokās liekam Ingunu, jā, visu viņu ģimeni. Lūdzam tavu svētību, kungs, lai tavu svētība, tavs gars ir visā, ko šī ģimene dara, lai tavs mīlestības pieskārieni kļūst redzami. Paldies, ka kopā ar tevi ir iespējams visu padarīt skaistāku, labāku, sirsnīgāku, mīlošāku. Un visiem mūsu mīļajiem, Tēvs, kuri mums ir apkārt, kuri mums ir dārgi, lūdzam gaišu sirdsprātu, lūdzam spēku, lūdzam tavas klātbūtnes atklāšanos visā, gan darbā, gan mājās, gan attiecību veidošanā un uzturēšanā. Lūdzam atkal par tiem, kuri ir slimības gultās, kuri ir neveseli. Tēvs, lūdzam par mūsu Ilzīti, par mūsu Ilzbarkus, kur atkal ir slimnīcā. Tēvs samīļo, pieskaries, uzrunā vairāk un vairāk. Tavs labais prāts, lai notiek pie viņas sirds un pie dvēseles un pie viņas veselības. Tāpat pieskaries visai ģimenei, kungs. Aizlūdzam par Zitu Latvijā. Lūdzam par Ārvi Vanagu, Tēvs, dziedini. Tavs labais prāts, lai notiek pie viņa, kungs, ka viņš daudziem var būt par svētību. Lūdzam par Dzīdru, lūdzam par Andri, par Arti. Joprojām pateicamies kopā ar Nijolīti, joprojām pateicamies kopā ar Ziemeļu ģimeni, kur ir Latvijā, ar Everitu. Tēvs, svētī viņu, svētī šo ģimeni, tiešām. Svētī Emīliju, kungs.
Lūdzam par Intu, kungs. Lūdzam un pateicamies kopā ar Mareku par laiku, kuru tu viņam dodi. Lūdzam un pateicamies kopā ar Eviju, Tēvs. Lūdzam par Kristapu, par Gunti, par Ditu, par Gaidu, par Ģirtu un viņu veselību. Pateicamies kopā ar Kristīnu par visām tavām svētībām, par to, cik un kādā veidā tu tik brīnišķīgi visu sakārto, Tēvs. Un īpaši tavās rokās ieliekam mazo Amberu, kurai šodien kristības, kur vecāki vēlējās uzticēt viņu tev arī. Lūgt tavu sargāšanu. Dod gudrību, Tēvs. Lūdzam sargi no ļauna. Lūdzam atver arī klātesošo cilvēku acis, ka viņi ierauga tās izvēles, kur priekšā ir viņu dzīve, kungs. Lai viņu izvēles būtu svētību nesošas. Viens otram un šai pasaulē. Svēti un sargi Amberu, lai viņas dzīve nestu tavu gaismu, kungs. Tev lai gods ir pa visu. Un šajā brīdī gan sevi, gan katru vienu mēs vēlamies ielikt tavās rokās. To vārdus sakot tev klusajā lūkšanā. Tēvs, mēs tevi lūdzam. Paldies, Tēvs. Paldies par mieru, kur tu atnes katra viena sirdī. Gan tajās sirdīs, ar ko šobrīd esam kopā šeit lūkšanā, gan tie, kuri kopā ar mums pievienosies šai lūkšanai vēlāk. Bet visi kopā mēs vēlamies izteikt to lūkšanu, kur mācīja mums tavs dēls Jēzus Kristus. Kopā sakot, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un lai katrā sirdī, lai katrā jūsu mājvietā ienāk Dieva miers. Esiet sveiki.